skaties projektu Latvijas YouTube jaunumi. Šajā projektā es stāstīšu par Latvijas un ārzemju YouTube spilgtākajiem notikumiem. Nevienam nav noslēpums, ka Feliks Kjelbergs savā videoklipā teica, ka uz 50 miljoniem abonentiem viņš dzēsīs savu kanālu. I swear to you, at 50 million subs, when we hit 50 million, I am deleting my channel. Sakarā ar to, ka pēc aizbraukšanas uz Ameriku viņa videoklipi un vlogi sāka savākt ļoti maz skatījumus. Tiklīdz iznāca šis videoklips par PewDiePie, sāka rakstīt populāri ārzemju ziņu portāli, un viņa kanālu dienā sāka abonēt ap 100 000 jaunu skatītāju. Tādējādi pa 7 dienām viņš savāca 700 000 jaunus abonentus, un pienāca 8. decembris. Viņa kanāls bija pavisam tuvu atzīmē 50 miljoni. Tieši tad es nolēmu uztaisīt neplānotu tiešraidi. Bija jau 11 vakarā un es sāku strīmu. Un šī brīdī es nofeiloju. Kamēr uzstādīju kameru, palaidu garām šo brīdi. Tā, ieslēdzu. Uztaisīšu. Piedodiet! 50! Kā es varēju palaist šo brīdi? Lūk! 50 miljoni! Nu, es apsveicu PewDiePie. Bet kanāls vāca vairāk un aizvien vairāk jaunus abonentus, bet dzēst tas netika. Nākošajā dienā PewDiePie kanālā iznāk jauns video, kurā viņš dzēš savu otru kanālu, kuru izveidoja, lai saņemtu otro zelta pogu no YouTubes. That was the joke. Sakot godīgi, es no sākuma noticēju, ka viņš dzēsīs savu kanālu, jo ar YouTube ir līdzīgi kā ar spēlēm. Tiklīdz tu sasniedz kādu augstu līmeni, tālāk tikt ir aizvien grūtāk un pat neiespējami. Tu skaties pirmo Latvijas YouTube jaunuma epizodi. Spied laiku, jo tieši no laiku daudzuma ir atkarīga nākamās epizodes iznākšana. Abonē manu kanālu un tiekamies jau nākamajā video. Čau! Lūk, kā te viss ir iekārtots.